Nu, lūk, un sveiciens visiem arī ierakstā. Šodien mēs parunāsim par smaržu. Man bija tik skaists ievads, bet tehniskās ķibeles, kā vienmēr ierakstos, tā notiek. Tāpēc aicinu visus vienmēr ierasties klātienē un varam likt Bet tad prezentāciju. jau tu neredzētu visu šīs te ķibeles. Šo visu interesanto. Nu, re. O, tā aiziet. Nu, tad aiziet. Nu, re. Šodien parunāsim par, nu jau kā mēs esam mācījušies un runājuši par to, ka mēs viņus vairs nesaucam čogan smaržas, čogan aromāti vai kā līdzīgi, bet olfazeta aromāti, jo tiem, kas varbūt vēl nezin, tātad čogan ir apakšnodalījumi, teiksim tā, ar citiem nosaukumiem, kā smaržas, piemēram, ir olfazeta aromāti, ķermeņa kopšanas produkti ir aurodea, dzīvnieku līnija ir čopeta, čogan make-up, man liekas, tā arī ir palicis čogan make-up, mājas aromāti ir korporatīva parfumērija, eļas tiek rebrandingotas zem Lolum nosaukuma, ja, un jums ir jālieto ikdienā šie nosaukumi, lai visi nav čogan eļas, čogan make-ups, labi, čogan make-ups paliek, bet čogan dzīvnieku līnija un tā tālāk, izmantojiet šos te brenda nosaukumus, jo olfazeta tā tad ir aromātu nosaukums. Šodien ienirsim ļoti skaistā tiešām piedzīvojumā, smaržu piedzīvojumā. Tiem, kam, kā es minēju, kam ir koferīši, sagatavojiet lūdzu savus koferīšus, lai jūs varat sekot līdzi tam, kas mums šodien tiks sniegts, jo šodien mēs uzzināsim, kas tad ir vispār smaržas, kā viņas tiek ražotas un kā atšķirās mūsu smaržas. Tad būs nedaudz par smaržu notīm un smaržu saimēm. Tad mēs testēsim šos aromātus un būs ļoti vērtīgas arī savu veidu tādas atziņas, kuras labi ir zināt. Sapratīsiet, kāpēc ir tāds nosaukums labi zināt, un lūdzu pierakstiet šo visu, jo, ja jūs tikai klausīsieties, jūs iegūsiet aptuveni 10% no visa atcerēsieties, ja? Ja jūs pierakstīsiet, tie jau būs 70%, ja jūs pierakstīsiet un to visu liksiet lietā, tad tie jau būs vidēji 90% jūsu zināšanas, kuras jūs varat izmantot savā ikdienā. Un ja jūs to izmantosiet, ja jūs būsiet šāds smaržu eksperts, ticiet man, jūsu pārdošana smaržās ies uz urrā. Ņemiet to visu par labu un tiešām lieciet lietā. Tad ražošana smaržu esences tiek iegūtas, jeb iegādātas gatavā veidā no ražotāja. Piemēram, čogan šos te aromātus, olfazeta aromātus, man pašai vēl jāmācās, ja, olfazeta aromātus veido no smaržu esencēm, kuras tiek ražotas Francijā Fragold rūpnīcā. Un šajā pašā rūpnīcā iepērkās visi pasaules slavenie brendi, tātad visi uz aromātus, ko viņi ražo, arī no šīm te esencēm. Bet ir neliela atšķirība, par ko es jums pēc tam pastāstīšu. Pēc tam Čogans kompānija šo esenci apstrādā tālāk, ja, sajauc tātad maisījumus visus kopā kā nepieciešams, un pēc tam iztur šādās te lielās mucās. Šī fotografija arī ir no Čogan rūpnīcas, kas atrodas Itālijā, Barletā, kur speciāla temperatūra ir nedaudz citādāka kā parastās rūpnīcās, kur šīs te esences tiek glabātas. Un tad pēc tam šīs te aromāts tiek iepildīts pudelītēs, un pēc tam gatavo ekstraktu de parfum, ja, iepilda šajās te pudelēs. Vai tas bija ekstraktu de parfum? Tāds ir jautājums bieži vien arī no mūsu klientiem, ar ko tad mūsu smaržas ir tik īpašas, ja? No EON prezentācijas mums visiem jau zināms, tātad, kad ir toaletes ūdens, kura noturība ir vidēji stunda knapi, ja? Un tur tā te smaržu esence ir tikai 3 līdz 5%. Eau de parfum, kas ir, manuprāt, pirms čogan, es domāju, ka tā ir augstākā iespējamā koncentrācija, un eau de parfum tā tad ir augstākā, labākā smarža, bet tur ir tikai 10 līdz 14%. Un pārsvarā eau de parfum ir nopērkams tātad visos smaržu veikalos, visur, kur mēs pirms čogan esam iepirkušies, bet ekstrakt de parfum, ja, ir visaugstākais smaržu esences īpatsvars, proti 30%, un tas ir šis te mūsu čogan aromātos šajā te pudelītē. Tad 30% ir šis te eļu esences, un 70% ir denaturēts spirts, jeb biospirts, kurš ir iegūts no augsnes, ja, un tāpēc nav šī te smarža spirta izteiktā, ka mēs uzpožam aromātu, pa lielam mēs jūtam tikai šo smaržu esenci. Tad 30% un 70% šeit nav ūdens iekšā, tikai 30% eļu esence, 70% denaturēts spirts, un šo vienmēr dara izstāstīt saviem klientiem, lai viņi saprot, ar ko tās smaržas mums ir tik labas. Ja? Smaržu piramīda. Augšējās notis, tās ir tās, ko jūs vienmēr arī katalogā, tad, kad jūs strādājat ar nošu katalogiem, tātad atradīsim kādu aromātu, piemēram, 110. man atvērās.
Pirmā līnija, kas jums ir šajā te augšējās notis, tā arī ir rakstīts. Ja? Tās ir tās notis, kuras uzpūšot aromātu, pirmās 5 līdz 15 minūtes viņas varās vaļā, un tie ir tie aromāti, kurus jūs jutīsiet. Piemēram, 110. aromātā pirmajās 5-15 minūtēs jūs sajutīsiet marakuju, persiku, bumbieri, aveni, upeņu lapas. Nākamās, kas ir vidējās, jeb sirds notis, tās jūs sajutīsiet tikai pēc 20 līdz 60 minūtēm, tad, kad viņas vairāk un vairāk vērsies vaļā un attīstīsies. Un 110. piemēram, vidējā nots ir maipuķīte. Tātad pēc stundas aptuveni jums parādīsies pēkšņi kaut kur maipuķītes nots. Jūs sajutīsiet no šī aromāta. Un bāzes notis ir tās, kuras var sajust pēc vairākām stundām vai pat dienām. 110. aromātā bāzes notī būs baltais muskus, sandalkoks, vaniļa, pačūlija un heliotrops. Tad tās būs tās notis, kuras jūs no rīta uzpūtīsiet šo aromātu, un jūs pēc 6 stundām vai dienas beigās tikai sajutīsiet šīs visas pārējās notis. Un šādi pēc tās smaržu piramīdas jums ir jāmāk arī izskaidrot šo nošu būtību saviem klientiem. Un galvenais pašiem sev, ja? Jo citreiz tas, pieņemsim, cilvēks grib ar sandalkoku aromātu, un sandalkoks parasti ir bāzes notī, viņš ir dziļumā, un viņu nejutīs uzreiz. Ja? Un tad viņš saka, bet es nejūtu vispār to sandalkoku. Sakat, jā, tāpēc, ka viņš atvērsies tikai pēc 6 stundām vai vispār pēc dienas vai nākošajā dienā. Jūs esat smaržu eksperti, un jums ir jāzina šī visa informācija, kur nodot tālāk saviem klientiem. Smaržu ģimene šādi viņu arī iedala. Redzat, tajā bildē, šī gan ir vācu valodā bilde, bet ļoti skaisti, manuprāt, kā iedalās šīs te grupas daudz un dažādi. Un pēc šīm te grupām jūs ļoti smuki varat tātad arī atrast cilvēkam piemērotu aromātu. Piemēram, vissvarīgākie ir augļu grupa, nu to daudz teiks, ka viņam patīk augļainie aromāti, citrusi, ziedu, pikantie austrumi. Ir ļoti daudz cilvēku, kuriem patīk austrumu aromāti, lai gan dažiem mums liekas, ka tas ir... Pastāstīšu arī beigās, kā nevajadzētu darīt. Ja? Tad ir koksnes, gardēdis. Par gardēdi arī pastāstīšu, kas tāds ir ūdens un dzīvniecisks. Ja? Šādas ir tās ģimenes, kurās iedalās visi aromāti. Man pirms šo gadu nebija vispār sajēga aromātu, vispār, kad ir šādas ģimenes grupas un vispārējais. Tā kā ir ļoti forši, kad ir šāda informācija arī mums, un mēs tiešām kļūstam par produktu ekspertiem. Nu, lūk, paņemiet tagad savus smaržu koferīšus, kam nu ir par rokai, un sāksim mūsu šī vakara piedzīvojumu, jaunu aromātu iepazīšanu, atklāšanu, un kā mēs to vēl varam visu nosaukt. Augļu notis. Tātad klients jums prasīs smaržas, kurās ir augļu notis. Pirmais, jums katram iespējams jau ir kāds aromāts, kuru jūs iedomājaties brīdī, kad ir augļu notis. Man personīgi pirmais apstults, man gribas citrus, es teiktu, un citrus man vienmēr asociēsies ar 11. aromātu, piemēram, bet rekur auglis, kā mums šajā piemērā, ir numurs 111. 111. Tie, kas ir jaunie mums šeit partneri, ņemiet un smaržojiet 111. aromātu, un vienmēr viņu var smaržot no šī, bet es ieteiktu vienmēr izpūst. Šobrīd es viņu nepūtīšu, tāpēc, ka es šo aromātu ļoti labi zinu, un šis aromāts arī asociējās visiem ar ķiršiem, un tā viņš arī tiek dēvēts par ķiršu aromātu, bet šajā ir arī rūgtās mandeles, un man personīgi ļoti patīk aromāti ar rūgtajām mandelēm, jo atgādina marcipāna smaržu. Marcipāns man garšo nenormāli, un tā smarža man arī ļoti patīk. Tā kā, principā, 111. aromāts, jeb ķiršu aromāts, tad, kad cilvēks jums prasa augļu notis, noteikti var piedāvāt šo te luks aromātu. Ļoti skaisti. Skatoties pēc notīm, visiem mēs aromātiem neskatīsimies notis, bet intereses pēc atgādinot šo te smaržu piramīdu, ko mēs tikko skatījāmies, sākuma notī pavisam noteikti nemaz neskatoties šo te piramīdu, mēs zinām, ka tur ir iekšā tas ķirsis, tāpēc, ka nepārprotami atverot šo te testeri, ir skaidrs, ka tur ir ķirši. Vēl papildus ir šī rūgtā mandele, arī pašā sākuma notī augšējā, un liķieris. To mēs visu sajūtam tajā brīdī, kad mēs zinām tās notis. Jūs taču viņu jūtat, vai ne? Un pēc tam, tātad pēc pāris minūtēm, pusstundas atvērsies vēl viens ķirsis, plūme, Turcijas roze un jasmīns. Tātad šis aromāts izmainīsies un kļūs jau vairāk tā kā ziedu aromāts, ja? Bet sākumā viņš skaidās kā augļu aromāts. Nu, un tad bāzē tur arī būs šis tonkas pupiņas, vaniļa, balzāms, kanēlis, sandalkoks un vispārējais, kas tur nāk komplektā. Mana pieredze ar šo aromātu arī bija tāda, ka es viņu uzpūtu,
Aizbraucu uz veikalu, atbraucu mājās, visu izdaru un beigās tā. Kas tās par smaržām tik labas? Tagad es vēl nezināšu par piramīdu, tas bija pirms gada vairāk. Un es saprotu, ka tas ir šis 111. aromāts, kas ir ārprātīgi izmainījies. Un tad es sāku meklēt šo informāciju, kā aromāti spēja mainīties. Godīgi saku vēlreiz, agrāk es neko tādu nezināju. Ja? Un visticamāk mūsu klienti arī to nezina, tāpēc vienmēr izstāstiet, un viņiem tas būs interesanti. 120. aromāts, 120. aromātu gan es laikam nekad neesmu līdz šim vēl testējusi. Paskatīsimies to kopā. Šoreiz es būšu tā, kas visu studiju piesmaržinās, bet 120. garšīgs ķirsis kā augšējā nots. Intereses pēc paskatīsimies arī uzreiz katalogā notis. Man gribēsies visam droši vien šādi skatīties, bet tam ir domāts šis te, lai mēs kopā izējam cauri notīm un saprotam, kas ir kas. Aha, tā arī ir. Augšējā nots ir ķirsis, mandele, sarkanās ogas un bergamots. Tā. Jūs varat čatā arī rakstīt savas sajūtas, padalīties ar to, kā jums patīk šie aromāti un kādas jums asociācijas vai sajūtas izraisa. 120. Es neteikšu, ka es tur ķirsi baigi jūtu uzreiz, bet pagaidīsim, lai viņš bišķiņ atverās, bet nu tāds interesants jāsaka. Un 97. savukārt. 97. ir rabarberu nots. Skatāmies 97. Automātiski gribas sakratīt, bet es jums iesaku, nekratiet testerus, nekratiet smaržu pudeles, nedariet to. Prezentācijas beigās es pastāstīšu, kāpēc to nevajag darīt. Kāpēc nevajag kratīt neko. Tas ir vienkārši automātiski aiziet šī kustība. Oh, God! 97. Kas tas tās aromātu? Ej, tu nost! Augšējās notis kampārī, upene, rozmarīns. O, cik viņš ir garšīgs! Un tad vidū ir rabarbers, jasmīns, kaut kāda melnā tēja, man liekas, tie ir nepareizi iztulkots. Un bāzes notis ir vaniļa, ambroksāns, sandalkoks. Tā 97. O, cik viņš ir skaists! Godu vārds, es saku, es no koferas varbūt 10 smaržu paraudziņas pasmaržojusi, tāpēc man šī prezentācija likās būs tik interesanta. 97. Es viņu nolikšu malā, jo viņš vēl izmainīsies ļoti, bet viņš ir tik skaists. Man patīk. Es redzu, ja es uzspiedīšu čatu, es varēšu uzreiz izlasīt. Jā, 97 super. Līgai 97 mīļākais. Kitija iepriekšējā 120. nejūt ķirs, jā. Viņš ir 120. tas ķirsis man arī nejūtās galīgi, ne. Bet 97. es paskatīšos, jā, kā viņš vērsies vaļā. Ļoti skaists aromāts. Un 89. savukārt atgādina 89 svaigu zemeni šampānieša glāzē. Svaiga zemene šampānieša glāzē. Raksturojums jau ir labs, vai ne? Un šādi te jums ir jāiemācās arī raksturot šos te aromātus. Šitas arī ir garšīgs. Ej, tu nost. Šitas man atgādina jaunību. Kaut kādas jaunībā es lietoju smaržas, kuras šādi līdzīgi smaržoja. Viņš tiešām atgādina, ja aizver acis un viņu pasmaržo. Reāli vasaras diena, kurā tu tiešām malko šampānieti, un tur iekšā ir zemenes. 89. Intereses pēc vēl paskatāmies notis. Kur tu esi 89? Cik viņš ir garšīgs. Kā jums patīk 89? Cik smuks tiešām. Es vienkārši iepazīšu tūlīt tās smaržu pasauli, bet 89. es nevaru atrast uzreiz notis, vai te viņš ir luks? Jo vīrieši tas točs nav. 89. Jaunajā katalogā 16.2 tā lapiņa, kas ielikt ir iekšā. Jaunais man nav 116. lapas pusē. Paldies tev. Bet 116. viņa vajadzētu būt arī tajā, jo šī 116. apmēram. Man nav, jā, man ir 85 un pēc tam 93. Nekas varbūt viņš iztrūks pēc notīm. Nolasīsi, lūdzu, Vita, kas tur ir pa notīm? Augšējās ir zemenes, avenes, bumbieris, apelsīns, tā to vienu, mandarīns, bergamots un kalons. Ideāli. Vidējāji peonija, jasmīns, ķīnas jasmīns un
ļoti sīki burti. Viss kārtībā, super, mēs sapratām to sākumu, to, ko mēs uzreiz arī sajūtām. Un tas bija tas. Un bāzē ir Indonēzijas pačūlija, vaniļa, ciedrs, sūnas. Un tad 2 ir tādi baigi sīkiem burtiņiem, ka nevar salasīt. Viss kārtībā, skaisti. Un tagad tās aiziet atpakaļ pie sava 97. un pasmažojot vēlreiz 97. kā viņš jau ir izmainījies ārpus tik smukas smaržas. Tā, skatāmies, 89 bija aromāts, daļa, kura gribēja koferi, kad atnāca uz Čogan. Super, redzi, jo man nebija ne jausmas par viņu. 97. Sabers upeņu lapas ar krēmi. Oh my God, mīļākais. 89 super, mans mīļākais aromāts, kur bija priecīgi ieraugot šeit 97 lapas. Jūs vienkārši super, paskatieties, kā mēs. Es nezināju tiešām par šiem aromātiem. Ok, 129. es nesmažošu, jo es zinu, kā viņš smažo. Tas nav mans mīļākais aromāts, bet tie, kuriem jums patīk 129. viņš tiešām arī ir svaigi, augļi, ziedi, viss tur ir kopā. Tas ir luks aromāts. Ļoti, ļoti es teiktu, ka viņš ir pat spēcīgs. Tiem, kuriem patīk 110. aromāts, patiks arī 129. Augšējās notis Sicīlijas apelsīns, bergamots, Sicīlijas citrons. Vidējās notis ir vienkārši augļu notis ieliktas, un bāzē ir baltais muskus, Madagaskāras vaniļa un dzintars. Ja? 129. ir arī klientiem ļoti pieprasīts, viens no populārākajiem aromātiem. Nu, skaisti, ar augļu notīm esam tikusi šī galā. Citrus augļu smaržas. Citrusus jums arī ļoti bieži klienti prasīs, man patīk citrusu aromāti. Maza piezīme pie citrusu aromātiem, viņi vienmēr būs vieglāki, gaisīgāki, ātrāk iziest, nebūs tik intensīvi un tik ilgi neturēsies. Var gadīties, ka klients jums pasūtīs un teiks, visi saka, ka Čogan smaržas ir tik intensīvas, tik noturīgas, nevar izmazgāt pat no drēbēm. Šeit ir mazas nianses. Klasiskās smaržas, kas ir šajās te pudelītēs, viņas būs nedaudz nenoturīgākas, ja varam tā salīdzināt, kā luks klases smaržas, jo luks klases smaržās tiek izmantotas augstākas kvalitātes eļļu esences, kuras būs intensīvākas, un tās ir vairāk kā nišas smaržas, kuras būs arī noturīgākas. Šīs te klasiskās ir daļa, kas būs intensīvās, kas ilgāk turēsies, bet, piemēram, kā citrusi, viņi izies nedaudz ātrāk. Un tas jums arī ir jāmāk pastāstīt klientam, ka šīs smaržas būs gaisīgākas, vieglākas, ne tik noturīgas. Numur 11, ļoti pazīstams arī starp klientiem, ļoti iecīnīts aromāts. Es intereses pēc uzpūtīšu, jo es viņu nemaz no šejienes. Kaut gan šis bija, man liekas, pirmais aromāts, kuru es pasmaržoju atnākot uz Čogan, jo es zināju, kā šis aromāts smaržo, un tad tas bija man tāds tā kā testa zirdziņš, nu vai būs vai nebūs tagad tie smaržu aromāti tādi, kā es viņus iedomājos. 11. aromāts sevī slēpj iekšā Sicīlijas citronu, ābolu, ciedru un rakstīts zvans, bet zvaniņš tā puķīte, kas ir pļavās atrodama lilā smukā. Vidū būs bambus, jasmīns, baltā roze un bāzē ciedrs, muskus un dzintars. Ļoti skaists aromāts. Vienkārši aizveriet acis un tādu sajūtu, ka jūs smažojat citronu, ne? Man ļoti šis arī patīk. Un klientiem, tie, kas prasa citrus, vienmēr iedodiet 11. pamēģināt. Nekad nenošausiet garām. Nekad. Tas ir tāds salds citrus. Jā, viņš tāds citādāks. Un es nezinu, man viņš asociējās vienkārši arī ar jaunības dienām, jo manai draudzenei mammai bija šis aromāts, un mēs vienmēr viņu pūtām. Tāpēc man ir foršas asociācijas ar to laiku, bet vienmēr smaržas glabās sevī kādus atmiņas uzplaiksnījumus, apmēram jūs pasmaržosiet kādu aromātu, un jums nāks atmiņā kaut kāds notikums. Un tas ir riktīgi forši, ka tā ir un ka tā notiek. Tā, ok, skatāmies tālāk. Vīrieši saņem arī citrusaugļu klasiku ar numuru 21. Un 21 laikam arī būs tas, ko es nemaz neesmu nekad īsti smaržojusi. Es saku, es neesmu vispār. Tik daudz aromātu mums ir koferītī, un es nemaz no viņiem nezinu. Skatīsimies 21. Tagad atšķiršu ātri vīriešu līniju pēc notīm, lai mēs saprotam. Tas varētu būt kaut kas līdzīgs tam, ko mēs tikko 11. smaržojām, vai ne? Nu, skatāmies vīriešiem ar citrusiņiem. Greifrūts, bergamots, Sicīlijas mandarīns, kadiķis. Vidū būs pipari, rozmarīns, rozā koks un bāzē muskus, vīraks, ozols ūnas. Ļoti tiešām tiem, kam patiks svaigie aromāti, noteikti piedāvājat 21.
Smuks aromāts. Ļoti līdzīgs. Principā, ja sieviete izvēlās savu 11. jūs intereses pēc varat piedāvāt kombo 11. un 21. lai sieviete ar vīrieti smaržo diezgan līdzīgās notīs. Un tad iedomājieties, kā tas varētu būt, ka viņi kopā kaut kur dodās un abi divi smaržo diezgan līdzīgi, jo šie aromāti ir ļoti līdzīgi savā būtībā. Tā, pierakstam 21. Šeit es viņus lieku uz lapiņām, un es iesaku jums arī uz testeru lapiņām uzrakstiet numuriņus šeit galā, jo jūs pēc mirkļa pasmažosiet atkal to smaržu, un jūs nesapratīsiet, kura tā bija, jo viņas mainīsies. Pēc tam beigās varēsiet salīdzināt, kura tad ir tagad tās tā, kas jums tik ļoti patīk. Un starp aromātiem vienmēr sagatavojiet un pasmažojiet kafiju, ja, lai nomāktu nedaudz tās visas notis, un viņa tā kā neutralizē. Tā, 93. trešais aromāts, kur arī augšējā notī ir citrons, bet arī ābols un persiks kā pamatu nots. Paskatīsimies arī, protams, 93. un šis būs sieviešu aromāts. Ja, pēc krāsas es tā skatos. Un paskatāmies 93. Jā. Zaļais ābols, bergumats, pačūlija, citrons, rozā pipari un violīte. Vidējā muskus, roze, sandalkoks un kas tas tāds stairaks, kaut kas nav iztūkos, tas gal mīris varētu būt. Un bāzē tad ir upene, persiks, dzinters, ceriņi, ilangi-lang. Un ilangi-lang ir vispār afrodizijaks arī. Jā, ilangi-lang ēterisko eļu var arī lietot. Tā, un vienmēr vajag uzpūst. Uz papīrīša šī smarža nebija vēl pūstu no šī kofera, jo šis kofers ir jauns. Sākumā viņi smirdēja, godīgi sakot, no testera. Vienmēr mudiniet visus uzpūst šos aromātus uz lapiņām. Pilnīgi cita smarža. Kā jums? Nevar saprast, kas ir pirmais, ko es vispār tur sajūtu. Bet, ja skatās uz to ābolu, tad varētu likties, ka ābols. Tā kā 93 mēs arī liekam pie svaigajiem aromātiem. Un 68. svaigs augļu aromāts vīriešiem. Gribēju jautāt. Jā. Sanāk, ka pieņemsim ar melnajiem pipariem, tā kā tā melnajām, tas sanāk, ka tās ir vīrieši, ja? Melnās ir vīrieši vai uniseks? Jā. Vīrieši vai uniseks. Es iesaku vienmēr vadīties pēc kataloga, jo katalogā ir izdalīts, bet ja koferītī, jā, ja tu ieraudzīsi, ka rozā, tad skaidrs, ka tā būs sieviešu. Uniseks būs melna un vīriešu. Un vēl ir šīs te, kā kurā koferī zaļās ir parasti šīs te luks klases, bet viņas te, man liekas, arī mainās visu laiku. Tā kā vislabāk jāsekot līdz vienkārši koferītim. Jā, un 68. arī ir vīriešu aromāts, ja es nemaldos, jo mums tikko klients sūtīja, es viņu vēl neesmu pasmažojusi, bet viņš viņu izslavināja, un viņš teica, ja šis aromāts atspēkos manas cerības, es būšu jūsu klients mūžīgi. Varam priecāties, tāpēc, ka viņam ļoti, ļoti patika 68. aromāts, un viņš teica, wow, kas tā par kvalitāti. 68, meklējam, 68, kur tu man esi paslēpies. Re, kur ir 68. Svaigs augļu aromāts vīriešiem, jā. 68 mums sevī slēps ananās, bergamote, upenes un ābols. Jā, izklausās, būties testerīts. Dažkārt dar arī pārbaudīt testers, jo pieņemsim man viens testers īsti nepūšās, tā kā šis ir jānomaina. Deizīt, tu tikai nenāc apakšā. Bet garšīgs. Šis ir garšīgs aromāts. Jā, un iekšā ir bērs, pačulī, marokas jasmīns roze, muskus, ozols, sūna, ambergris un vaniļa. Ja jūs redzat notīs ambra, kas ir ambergris, viņu vēl tā saka, tas ir afrodizijaks arī, kas ir iegūts no spermas vaļa izkārnījumiem. Tas ir tā, ka šie te smaržu, kā viņus, es nezinu, kā pareizi sauc, šie te, kas kolekcionē visu šo te, viņi savāc šos te izkārnījumus. Un pēc tam viņus speciāli apstrādā un pārvērš par smaržām. Un tas ir tas dzīvnieciskums, kas ir aromātos, kas pievelk pretējo dzimumu. Tā kā, ja jūs redzat, ka tur ir šis te ambergris, viņš tāds ar tā kā akmentiņu izskatās, tad tas aromāts būs tāds, kur sievietes lips pašas klāt, principā, un vīrieši. Un šim 68. man personīgi viņš ļoti patīk. Es gribētu satikt vīrieti dzīvē, kurš šādi smaržo, vai arī vienkārši jāpalūdz Emīliņam, lai viņš uzpūš šādu, lai gan viņam ir cita gauma nedaudz. Bet pierakstam 68. Skaists vīriešu aromāts. Ja jums prasa sieviete skaistu vīriešu aromātu, noteikti iesakiet 68, viens no populārākajiem aromātiem, nenošausiet greizi.
Ziedu smaržas, kā jūs jūtaties? Kam ir kafija pie rokas, kam nav, tas aizskrien ātri pakaļ, pasīšos komentāru. Tā, vīriešiem 21. ir ļoti labs aromāts, ļoti labi patīk. 11. bāds tiešām labs. Zinām, likās, ka visi ir pazīstami ar 11. bet nav visi pazīstami ar 11. Tā, jā, to es redzu, un 129. Jā, šodien iepazinos ar 93. Pārsteigti biju, ka atvērās jūtā bolīti. Jā, sajust ar spēcīgām iesnām būs grūti. Tas var būt maldīgi. Jā, Daigai no kofrītes, bet zinu, ka 68 ir super. 110 vīriešiem ir super. Es neesmu vīriešiem jūtusi. Es zinu, ka sievietes daudz lieto šo 110, bet jā. Ok, ejam tālāk. Ziedu aromāti. Tātad, ja jums atnāk sieviete, vīrietis, kuram patīk ziedu aromāti, kur jums ir pāris piemēri, pēc kā vadīties, un ieteikt kādu no ziedu aromātiem. Kā pirmais, 54. numurs, kurš smaržos pēc melnās orhidejas. Un tas mums izskatās ir luks numurs, un es zinu arī, kā viņš smaržo. Ļoti intensīvs aromāts. Man liekas, ka viņš bija... Man te kaut kas iztrūkst, vai? 54 nav luks. Paskatīsimies intereses pēc. 54 ir zaļā krāsā man koferī. Varbūt man vienkārši iztrūkst kaut kas katalogā. Man nav vispār tāda. 54. Man arī 54 zaļā. Viņš ir ielikts pie unisex. Viņš ir ielikts katalogā pie unisex. Un black jā, melnā orhideja. Augšējā notī būs bagātīgas. Trifele, gerdānija, upenes, ilangi, jasmīns, bergamats, mandarīns un citrons. Uzpūtīsim, Daizī, es tevi tūlīt sasmažošu. Un vidū orhideja, garšvielas, gerdānija, augļu notis, arī vēlreiz ilangi, jasmīns, lotus, un bāzē ir meksikāņu šokolāde, pačulī, vaniļa, vīraks, ambra, jeb dzintars, sandalkoks, vetivērijas un baltais muskus. Ļoti bagātīgs aromāts. Arī, kad es viņus testēju, man viņš arī licies ir par piesātinātu. Man patīk labāk vienkārši aromāti, bet atcerieties, nevadaties pēc tā, kas jums patīk, vadaties pēc tā, ko klients grib dzirdēt un sajust. Bet viņš ir skaists, tas aromāts, es viņu nokšu maliņā, mēs pēc tam pastīsimies, kā viņš atvērsies. 54, bet 54 ir intensīvs aromāts. 115 smaržo pēc rozēm un jasmīna. Paskatāmies, 115 ir rozā krāsā. Tā mums vajadzētu būt sievietei. Ejam paskatīt, kas mums ir 115. Bumbiers, bergamats, rozā pipari. Tagad es izlasīju smaržo pēc rozēm un jasmīnu. Es negribēju šo aromātu pūst, jo man nepatīk rožu aromāti, bet paskatoties notīs, ka sākumā būs bumbiers, bergamot un rozā pipari, man ir interesanti. Un es viņu uzpūtīšu, jo no šī viņš smaržo pēc plasmasas nedaudz, tāpēc, kad ir testera plasmasas piesmaka, tāpēc vienmēr pamudiniet klientus obligāti izpūst šo te testerīti un pārbaudīt. Vidū būs tātad roza jasmīns un bāzē baltais muskus, vaniļa, pačulija un ciedrs. Bet es teikšu, ka viņš ir diezgan ok. Ja jums klientam patīk rozes, ziedi, noteikti iesakiet šo aromātu. 115. Kas ir sieviešu aromāts un maksā tikai 30 eiro. Ko jūs ar viņiem vienmēr piebilstat par cenām, ja? Jo viņiem dažkārt liekas, ka mums ir ļoti dārgas šīs te cenas. Tātad 9. Šokad es taisīju prezentāciju, man likās, tas izskaidrojums ir skaidra varavīksnes nots. Tagad, ja jums kāds no klientiem kādreiz dzīvē prasa varavīksnes aromātu, piedāvājiet viņiem 9. aromātu, kas ir sieviešu aromāts. Un augšējās notīs būs neralli un mandarīns. Vidējās Toskānas īris, jasmīns, apelsīns, zieds, ilangi, bāzē bērs, baltā akācija, ciedrs. Pēc šīm notīm man nav ne jausmas, kā tas aromāts varētu smaržot, tāpēc es viņu noteikti izpūtīšu, paskatīšos, kā tad smaržo skaidra varavīksnes nots. Un jūs pastāstiet, kā jums patīk. Gāda, es zinu šo aromātu. Es zinu šo varavīksnes aromātu, jo Matilda vienreiz no kofera, viņa kaut ko darīja pie tā kofera un izrāva ārā testeru, un viņai iznāca ar visu iekšu, un tā smarža bija viņai visur. Viņai Mati smaržoja pēc šīs smaržas, mums Dīvāns smaržoja pēc šī visa. Tagad es viņu atpazinu, jā. 9. aromāts.
Tā kā viņš izmainās, viņš ir diezgan ok. To es uz Matildas izjūtu. Paskatieties, 9. arī iepazīstiet. Tā, skatāmies tālāk. Smaržas, kas ir ziedu, bet vairāk kā ziedu pušķis. Tātad, ja jums jautā pēc ļoti, ļoti ziedu aromāta, iesakiet 121. Piemēram, skatāmies kopā, kas ir 121. vēderā. Un 121. aromāts ir sieviešu aromāts. Un bumbieris bergamats, tuberroze, apelsīna zieds, jasmīns un bāzē vaniļa, pačūlija, ambroksāns, vetivērija. Uz pirmo, bet visticamāk tur kaut kā tā, jo nods dziļākā jūtās. Skatāmies. Tātad bumbieris un bergamotu man vajadzētu just uzreiz. 121. Garšīgi, zin kā? Viņš atgādina arī kaut ko ļoti garšīgu. Kā jums patīk 121? Kāda jums sajūta, ko viņš atgādina? Daigai patīk rožas 139. Sigita neosta, jo viņai ir iesnas, jā, viņa pieraksta. 9. Gitai ļoti patīk. Es saku, 9. ir interesants. Būs varavīkšņu aromāts. Viņš izmainīsies, viņš būs tiešām interesants, ļoti smuks. Kā jums 121? Nevelti tur rakstīts, ka viņš ir ļoti intensīvs. Ļoti intensīvs. Balti ziedi, tuberroze, salds, koksne, augļi, citrusaugļi, vaniļa, pačūlī, dzīvniecisks un dzintars. Te rakstīts dzintars, bet sastāvā notīs nav dzintars, bet atceraties, ka visas notis nemazam nav uzrakstītas. Ja? Visas notis nav minētas nemaz nošu aprakstā, jo ir ļoti daudz notis, kuras vēl ir šajos aromātos. Es gribēju jautāt, kuras pieņemsim pie kāda var pasūtīt to katalogu, kur rakstīts tās, tā kā jums tikko redzēt, to katalogu, kādas tā kā pievienotas tās. Šo te? Jā. Jā, mums viņi ir. Mēs tikko druku uztaisījām jaunu Madara. Mums komandā papildina šos katalogus un drukā. Drukātā versijā viņš maksā 10 eiro. Madarai laikam vairs nav, bet es pasūtu vienmēr rezervi, tā kā tu klienti vari uzrakstīt man droši un sarunāsim. Tev būs jāuztais jaunības kods un es vienkārši aizsūtīšu, jo man ir rezervē jaunie katalogi jau. Ok. Uzraksti man noteikti privāti, lai mēs... Jā, labi. Kitī raksta ļoti interesants. Es teiktu arī, ka viņš ir ļoti interesants, bet zin kā citreiz, kad es saku interesants, tas nozīmē, ka nav labs, bet viņš ir interesants tiešām tā, ka viņš ir labs un interesants. 121, bet intensīvs, ļoti intensīvs. Tiešām no viņa varētu pat, es domāju, galva sāpēt vienā brīdī, ja būtu par daudz. Bet ļoti smuks, jā. Vika raksta 121 man favorītu sarakstiņā, ļoti interesantas, jā. Interesants ar odziņu, tā es arī laikam... Žāna raksta, liekas smags diezgan, tāpēc, ka viņš ir intensīvs. Un rekur arī aprakstā par to raksta, ka viņš ir intensīvs, lai gan augšējā nots ir tikai bumbieris un bergamots. Un viņš tiešām ir intensīvs, jā. Jā, tas ir interesants. Interesants aromāts. Ok, skatāmies tālāk. 49. ļoti delikāts aromāts ar papājas ziediem, narcisēm un baltajām ūdens rozēm. Ok. 49. Iepazīsimies ar tevi tūlītās. Ņemiet, skatieties, kā jums 49. arī rakstiet lūdzu savas atsauksmes, jo katram ir savs deguns, katram ir sava gaume, katram patiks viens, varbūt nepatiks kaut kas cits, un tāpēc ir vērtīgi jādalīties ar savām sajūtām un nevienu aromātu, īpaši, ja jūs publiski to. Arī 114. ja jūs publiski apspriežat, netaisiet šitā te. Jums ir jābūt profesionāļiem un jāsaka, ļoti interesants aromāts. Saudabīgs, kas slēp sevi to un to, ja? Jo, kā mēs zinām, 114. tiešām ir saudabīgs aromāts, bet, man liekas, Kerkira mums ir pieslēgusies, un viņa dievina šo aromātu, un viņai viņš arī smaržo sākumā interesanti virsū, bet ar laiku viņai viņš izmainās tā, ka viņš ir tā, ka gribas paprasīt, kas tev par smaržām. Un katram aromātam ir jādod otrā iespēja, 5., 10. un vēl nezinu, kura. Tā, 49. ļoti delikāts aromāts. Nerolī, papājas zieds, ūdensroze, narcise, amaralis, muskus, kašmerāns. 49. Žanai atgādina elegantu sievieti. Piekritīšu, jā. Ļoti ziedu aromāts, tiešām ziedu aromāts. Es teiktu vairāk vasarai, par cik tādu ziedu riktīgi tur tā narcise, kaut gan pavasarī arī var. Bet smuks, diezgan ok. Liekam 49 arī rindiņā. Jā. 49.
Skaista iepazīšanās. Ejam tālāk. Yes! Austrumu un pikantās smaržas. Man ļoti patīk šī smaržu tēma, jo austrumu un pikantās lielākoties būs uniseks smaržas vai luks klases smaržas, jo viņas tiešām būs tādas, jo, kā norāda nosaukums, tās tādas smaržas kā kanēlis, krustnagliņa, safrāns, lauru lapa, kardamons un ingvers. Skaidrs safrāna notis var atrast, piemēram, 118. aromātā, kas ir luks aromāts. Man viņš ļoti, ļoti arī patīk. Viņš ir tumši sarkanā pudelītē, ļoti skaistā. Un viņa augšējās notis tiešām arī ir safrāns un jasmīns. Ļoti daudz domas dalās par 118. aromātu, bet visi viņu grib izmēģināt. Jo viņš ir ļoti slavens aromāts, teiksim tā, un daudzi piebilst to, ka viņš smird pēc slimnīcas, pēc marules vai kā citādi, bet patiesībā iespējams tas ir tas pats safrāns, kuram es personīgi nezinu, kā safrāns smaržo dzīvē. Vajadzētu kādreiz pasmažot, bet varbūt tas ir tas, ko jūt cauri šim aromātam. Es uzpūtīšu intereses pēc, lai viņš man šeit arī paliek, jo man viņš ļoti patīk. Un 118. aromātu jūs varat saskarties ar klientu atsauksmi par to, ka viņi jums saka, es nejūtu. Es uzpūšu šo aromātu, bet es viņu nejūtu. Kaut kas nav kārtībā ar smaržām. Un ja iegooglē par šo 118. aromātu, no kā viņš ir iedvesmots, ir aprakstīts, ka šis ir viens no dažiem aromātiem, kuru dēvē par spoku aromātu, proti viņš izgaist vienā brīdī, un pēkšņi viņš atkal var parādīties intensīvi. Jūs viņu varat sajust. Apkārtējie cilvēki arī jums viņu var just, bet, ja cilvēks, pieņemsim, viņu lietojis ilgstoši un saka, es viņu nejūtu, vēlāk mēs parunāsim par to, kāpēc tas tā ir, kas ir iemesli tam, ka nejūt savu aromātu, bet citi viņu jūt. 118, jā. Iespējams, ka tas ir tiešām tas safrāns, kas smaržo šādi, jo, ja viņi saka, ka var izteikt tas safrāna notis just 118, tad tas, ko dēvē citi par marli, par slimnīcu, iespējams ir safrāns. Bet 118. uniseks aromāts noteikti varat piedāvāt klientiem kā vienu no top produktiem, top aromātiem, jo šo izvēlās ļoti, ļoti tiešām daudzi klienti. Mums arī vienmēr uz vietas ir šis aromāts, lai uzreiz, jo es zinu, ka viņš, ja es arī viņu nepārdošu, piemēram, es viņu pat izlietošu kaut kādā brīdī, jo man viņš ļoti patīk. Tālāk, 118. jūs man te uzrakstījāt kaut ko. 118. pudele atšķiras no testera, man tā šķiet. Par šo mēs, Ingu, arī parunāsim par 118. aromātu un kāpēc vispār aromāts var atšķirties no... Kāpēc 118. aromāts var atšķirties vai vispār aromāta testeros var atšķirties no tā, kas ir pudelē. To es jums pēc tam pastāstīšu. Žannai tiešām spoks, jo pazuda no kofera. Pazuda kofera stūrītī. Jā. Viņš ir ļoti labs, kad ilgāk pastāv. Tu par 118. kitī, ja? Iespējams, jā. Jo 118. vidējās notis ir vaniļa tonkas pupiņa, un bāzē ir dzintars, kas ļoti daudziem patīk, franču labadadum un pačūlī, ja? Tā kā 118. tiešām ir aromāts. Viss, es viņu nejūtu. Es viņu reāli nejūtu vairs, viss. Un šitā man bija Baltī Beauty izstādē. Es zinu, ka tas aromāts ir labs. Es viņu uzpūšu uz lapiņas un dodu smaržot apmeklētājiem, un es uzpūšu, un es viņu nejūtu. Un es vienkārši viņiem saku, es nejūtu šo aromātu, bet jūs viņu, jā, ļoti intensīvs aromāts, un es saprotu, kā tas var būt. Jo es viņu tajā laikā pat nelietoju intensīvi, un tas ir tiešām maģiski, ka šādi te var notikt ar smaržām. Inese, nekas tagad tev būs koferīts, tad skaties ierakstā šo prezentāciju un ej vēlreiz cauri šim visam piedzīvojumam. Super pikants ar kanēli, vaniļu un tonkas pupiņām, medu, tabakas ziediem ir mūsu 137. aromāts. 137. aromāts arī ir dalītas jūtas daudziem pret viņu. Šis bija aromāts, kurš iznāca vasarā. Es atceros, ka bija ļoti karsta vasara. Un šo aromātu arī raksturoja kā karstu Sicīlijas vakaru, kurā tu kokteļu kleitiņā dodies uz kādu kokteļu vakaru, un tu smaržo pēc 137. aromāta. Tas arī ir luks aromāts, un tur augšējās notis lavanda, bergamots un citrons. Vidējās notīs būs medus, kanēlis, kašmirs, jasmīns, un bāzē būs tabaka, vaniļa un tonkas pupiņa. Tātad, kā tas aromāts smaržo, ka viņš atverās? Tabaka, vaniļa, tonkas pupiņa. Garšīgi. Sākumā viņš arī ir intensīvs, par cik tas ir luks klases aromāts. Un kā es minēju, luks klases aromāti vienmēr būs intensīvāki kā klasiskie. Man patīk. Man tas 137. patīk. Rudenī viņš arī ļoti smuki izmainās. Ir aromāti, kuri jums varbūt vasarā būs par smagu, bet rudens ziema būs tieši laikā. Un viņš kā atgādina uzreiz vasaru. Kā jums 137.
Kādas sajūtas raisa? Tiešām Sicīlija, Gita raksta, jā. Tiešām Sicīlija. Ļoti. Un ja jūs šādi asociējat smaržas ar kādu no aromātiem, tas arī uzreiz piedod tādu maģisku sajūtu, vai ne? Klinta, kā tev patīk 137. Jo Klinta ir vienīgā, kas man ir palikusi mazajā lodziņā, tāpēc, kad Klinta bija tā, kas pēdējā runāja, laikam. Ļoti labs tāds. Tāds tā kā salds, tā kā kaut kas tāds nesaprotams. Medus. Medu viņam izteikti arī var just. 137. to medu arī, manuprāt, uzreiz arī startā jūt. Ok, skatāmies tālāk. Jūs varat atrast gardu vaniļu ar kardemonu 116. aromātā. 116. aromāts ir, ja jums klients prasa kaut ko saldu, garšīgu, iesakiet viņam 116. sieviešu aromātu, nenošausiet garām. Cik reizes esmu izmēģinājusi, vienmēr tas ir izdevies. 116. aromāts avene, mandarīns, bergamots, citrons, gerdānija, ingvers, ambra, jeb dzinters, jasmīns, apelsīna, ziedi, roze. Pamatā bāzē piens, karamele, vaniļa, kardamons, lakrica, kumarīns, benzoīns, sandalkoks, bagātīgs aromāts, kā jau jūs sapratāt, vai ne? Un 116. ļoti patīk jaunām meitenēm. Jā, viņš ir garšīgs. Tādām, kam patīk ļoti saldas, skaistas smaržas, noteikti iesakat 116. Kā jums pašām? 116. viņš ir tik garšīgs. Daigas aromāts, jā, tas ir mūsu klientu iecienītais. Man viens no top ir 116, varu 5 pūtienus pūst un kaifoju. Ņem. Šopat pie gardēža. 116 varētu likt pie gardēža, bet tāpēc paskatīsimies, kāpēc viņš ir ielikts pie austrumu pikantām smaržām, kā viņš atvērsies, jo es vienmēr esmu jutusi tikai startu, jo es viņu neesmu lietojusi. Bet interesanti, kā viņš atvērsies. Skatīsimies 116. lieku maliņā, jo 116. bāzē ir tiešām kur visas tās smagākās arī lakrica, sandalkots, dzintarveida, dzintarvuda. Viņš varētu būt interesants, jā. 135. ir brīnišķīgs aromāts ar vīraku, miras, pačūliju un medu. Un man ir viens klients, kuram ļoti patīk gan mire, gan pačūlija, gan vīraks. Es viņu pasmažošu šo aromātu, jo man viņam būs ko piedāvāt tādā veidā. Bet pat es nezinu, tūlīt redzēsim. Bet vienmēr ir jādod aromātiem iespēja, kā es teicu, nevadoties pēc notīm. Un tas mums ir 135. Tūlīt skatāmies, 135, 135. Kas viņš mums atkal uniseks ir pieskaitīts. Tūlīt gribu atrast pēc notīm, jo zaļā krāsa vienmēr licies, jā, kad ir luks. Viņš ir uniseks. Augšējās nots īris, cipres, kadiķoga, vidējā mirre, pačūlija, bāzē koksne, medus, vaniļa, ambra, sveķi, muskus un āda. Āda. Viņš nebūs izteikts ādas aromāts, es ceru. Skatīsimies, 135. Jā, austrumnieciskajiem cienītājiem noteikti iesakat 135. aromātu. Kā jums patīk 135. Tam, kurām patīk 116, parasti patīk arī 110. 110 daigai personīgi ir par saldu. 135 nejūt, Kitija. Interesanti. Iespējams, tāpēc, ka tur ir pāris notis, kuras tu nesajūti. 137. nav vīriešu, 137. Laila ir uniseks aromāts. Luks klases aromāts uniseks. Un 135 nejūt. Es viņu jūtu, bet tā. Sākumā es viņu uzpūtu, viņš bija ļoti intensīvs, un tagad tās ļoti. Tagad es viņu liekas, ka nejūtu. Tagad viņš liekas ļoti maigs. Jā, šo es ieteikšu mūsu šim te klientam, kuram patīk šādi tipi aromāti, jo viņš ir interesants, bet skaists. Diezgan ok, es teikšu. Jauns atklājums. Tā, ok, skatāmies tālāk. Kas mums tālāk? Koksnes smarža. Šiem man ļoti patīk aromāti. Ciedrs, sandalkoks un auda ir populārākās koksnes smaržas. Pasmažojiet numuru 102. Šeit jūs iegūstat savas spēcīgās dzintara un sandalkoka notis. Es nebiju šo aromātu smažojusi, es tā domāju. Tūlīt paskatīsimies, jo dzintars un sandalkoks ir tas, ko es esmu sapratusi, kas man ļoti patīk aromātos. Pirms tam es nezināju, ka man tas patīk aromātos. 102. Redzat, viņš atkal ir zaļā krāsā, bet viņš nav pie uniseks. Viņš ir kaut kur citur. Un es viņu atkal meklēju.
Un 102, 102, 102 mums ir luks klases aromāts. Šeit ir grūti saprast, jo ir salikti 101 un 102 ir salikti kopā. Un tad es īsti nezinu, kuras notis ir 102. Tā ir vienmēr nosākta gala bijis šajā katalogā, visos katalogos, bet iespējams, ka te ir lavanda, citrusaugļi, bergamoti, zīda, koka zieds, sveķi, īris, āda, labadum, roze, jasmīns, vaniļa, tolū balzāms, miras, kanēlis, bagātīgs aromāts. Man interesanti ļoti. Nesmu līdz šim viņu smaržojis, bet, kā es teicu, dzintars un sandalkoks man patīk ļoti. Tā. Spēcīgs! Es viņu nolikšu malā, viņš ir ļoti spēcīgs. Iespējams, ka man patiks dzintars un sandalkoks aromātos, kuros viņš ir kaut kur dziļumā. Viņš ir ļoti stiprs aromāts. Pastīšos, kā viņš vēlāk izmainīsies. Likšu rindiņā. Man par stipru, kā jums 102. Izmēģinājāt? Tā, spēcīgs, intensīvs, sākumā raisa nepatika. Man arī pirmais bija, jā, bagātīgs, tiešām jūt sandalkoku un sveķus. Jā, sveķus tiešām, es domāju, kas tas tāds ir? Sveķi. Izteikti reāli sveķi. Ļoti, bet arī uz pirmo liekas tad. Gan jau, ka viņi uzpūstu sev būtu pilnīgi cita tā asociācija, bet stiprs. 101. Viņi rekur kopā, bet 201. Un 102. ir abi divi kopā katalogā, bet rekur ir nākamais 102. ir mīkstāks. Sapratāt, tāpēc te rakstīts 102. jūs jutīsiet spēcīgas dzintara un sandalkoka notis, bet 101. ir mīkstāks ar dzintara koksni tādiem sveķiem kā lardāna, somālijas opanaks un tolū balzāms. Ok, paskatāmies 101. kuram ir jābūt maigākam, ne tik intensīvam kā 102. Let's see. Deizija, tu neesi jau pārsmažojusies. Pūtīsim uz otru pusi. Es iedomājos, kāds te ir smaržu. Mutulītis, tā 101. Un vienmēr arī, kad uzpūšat aromātu un klientiem, sakat, lai viņi mirklīti pagaida, lai uzreiz nesmažo, jo tad ieraus riktīgi tās esences nāsī. 101 ir daudz maigāks. Smuks. Garšīgs. Nu, kā jums 101. Ja jāsalīdzina ar 102. tiešām. Viņš atvērsies noteikti smuki. Es esmu šādas smaržas jutusi sievietēm, kuras ļoti labi ģērbjās izskatās un ir tādas. Ok, skatīsimies, ko 101. mums nesīs. Smuks. Nu tā, mīļie, 114. Vai kāds smažos 114. izņemot Kerkiru? Kerkiru zina, kā viņš smažo. Piedod, Kerkiru, vienkārši tu esi vienīgais cilvēks, kurš zina, kurš lieto šo aromātu tiešām. Bet man ir prieks, ka tiešām ir cilvēki, kuriem patīk šie aromāti, kas ir ļoti, ļoti saudabīgi un kuri neiet ar visiem pa vienai straumei un neizvēlās lietot vienādus aromātus. 114. ir spēcīga oudu smarža, ja, kas gandrīz atgādina ādu. Tātad, ja jums ir klients, kurš saka, jums ir aromāts, kas smaržo pēc ādas, jūs sakat, yes, 114. tev noteikti patiks. Jo šādi mums bija arī tajā pašā Baltic Beauty. Meitenes apmeklētājas. Viena bija starā par 124, 129, 118, visu, ko es devu, otra, nebūs. Un tad es saku, kas ir tas, kas jums patīk aromātos? Un viņi saka, jums ir kaut kas ar ādu. Un es tajā laikā nezināju to 114. Un mums palīdzēja Rūta, viņa saka, iedod 114. Es viņai iedevu to aromātu, viņa vienkārši, jā, tas ir tas, ko es meklēju. Un viņa bija stāvā sajūsmā. Tāpēc saka, cilvēkiem ļoti atšķirās gaumes. Un cilvēkiem ļoti... Lai gan zinu, ka es vairāk smaržoju šo aromātu, man viņš varbūt pat kādu dienu iepatiksies. Viņš nav tik slikts, bet uz pirmo viņš raisa visiem tādu interesantu to sajūtu. Paskatāmies intereses pēc, kas viņš ir pēc notīm vispār. Es viņu neesmu nemaz pēc notīm tā skatījusies. Tā 114 viņš ir unisex, ja? Es pieļauju, ka viņš ir unisex. 114, 114, 114, jā! Oud, vīraks, roze, avene, bērs, safrāns, benzoīns, ambervūds un ģerānija ir 114. aromātā. Reāli tās notis tiešām ir tādas, kas jums prasīs ar vīraku, ar oudu un ar ādu. Te āda pat nav norādīta notīs, bet viņa tur ir, kā es teicu, visas notis nenorāda. Iesakiet 114.
Apavu veikals, tāpēc, ka tā ir āda, tas ir ādas aromāts. Tas nav domāts ādas, mūsu ādas aromāts. Tas ir domāts ādas kā ādas. Tā riktīgi pēc ādas, ļoti rūgts piestāv kerkirai. Es uztveršu kerkiri to kā komplimentu, es uztvertu, jo tu esi kā vienmēr rodziņu, vai ne? Riktīgi pēc ādas 114 pastāvēja un netīšām āda, tiešām āda, jā, pastāvēja un tiešām, jā. Riktīgi ādu jūt, riktīgs ādas veikals, pagraba stāvs, tur pilns ar ādu. Bet 114. Ļaujiet viņam atvērties. Viņam gan notīs nav pat tāda bāze, sirds un pamats, viņam ir vienkārši viena nošu līnija. Tā kā 114. paturiet viņu atmiņā, ja? Un 138. Tas ir austrumniecisks koksnes aromāts ar sandalkoku, kašmiru, plūmi un kanēli. Es viņu tagad nepūtīšu, tāpēc, ka es zinu, kā viņš smaržo. Tās ir vienas no mūsu mīļākajām smaržām. Emīls viņus diezgan bieži lieto. 138. arī pārsvarā visiem klientiem ļoti, ļoti patīk. Tā kā arī piedāvājot šo luks klases aromātu, jūs nenošausiet greizi. Īpaši, ja cilvēks jums pateiks, ka viņam patīk sandalkoks un austrumnieciskie aromāti. Ja? Gardēžu notis. Aizskrēja pa priekšu, varbūt kāds tagad testējas 138, bet tieši bišķiņu uz priekšu. Šitas aizņem tik daudz laika, bet man pašai ir tik interesanti, es gribu uzzināt vēl visas pārējās. Mums ir gardēžu notis. Viss, kas smaržo gardi, ir gardēžu notis, piemēram, karamele, medus, kafija, krējuma, konfektes. 90. aromāts, skaisti vaniļas, tonkas pupiņa un mandeļu aromāts. 90. Paskatīšos uz notīm, un tas ir uniseks varētu būt, jo tur viņš nav pie sieviešu. 90. It kā rozā, bet es atkal viņu neredzu katalogā. Jāpiefiksē kaut kur, iespējams, kaut kādas notis ir palaidušās kaut kur garām, vai arī te viņš arī nav. Jaunajā katalogā ir, jo iepriekšējos kaut kādas smaržas iztrūka, un tagad šajā jaunajā tad Madara pielika klāt. Jo tur bija vesela lapas puses, kuras nebija, kas mums bija koferīti un nebija tās notis, un tagad jaunā katalogā ir visiem. Ok, nu redz, man nav jaunais pieroks vēl joprojām. Nu, Vitu nosauc lūdzu pirmās, kas ir starta notis, ne, bet tās pirmās, ko mēs jūtam. Sīkā drukā ļoti? Nē, es mēģināju atrast tā 90. augšējais ir rūgtais apelsīns un citrons, tad vidējā ir damanskas roze, apelsīns ziedi, tad ir bāzē, ir vaniļa mandele, toniks pupiņas, tolu balzāms, sandalkoks, kašmirs, heliotrops. Jā, super. Man patīk. Viņš ir tiešām ļoti... Man atgādina ķermeņa losjonu kaut kādu arī skaists. 90 ir tiešām smuks aromāts. Tātad gardēžiem jūs varat ieteikt 90. Vaniļa. Ja jums prasa kaut ko ar vaniļu, pieņemsim mandeles, 90 uzreiz. Un šādi jums ir jāspēj orientēties. Tātad klients saka, man patīk vaniļa, man patīk tas, hops. Jo mēs šo piedzīvojām Baltic Beauty izstādē, ka cilvēki mums teica pēc notīm, kas viņiem patīk, un mums uzreiz bija jārēģē un jādod kāds noteikts aromāts, bet tad mēs nebijām vēl tik advancēti, un to ir jāiemācās vienkārši iegaumēt savā galvā šos aromātus, lai jūs varat būt eksperti tiešām šajā jomā. 131. pralinē, vaniļa un grauzdētas tonkas pupiņas. 131 izklausās arī rīktīgs gardēdis, tiem, kam patīk saldie aromāti. Tie, kam patīk gardumi, ļoti skaisti daudzas sievietes smažo tiešām pēc saldajiem aromātiem. 131. Es zinu aromātus, viņi laikam tā nevarētu izraksturot kā pralinē, vaniļa un grauzdētas tonkas pupiņas, bet šis ir viens no populārākajiem arī aromātiem. Šo jūs varat noteikti ieteikt sievietēm, nenošausiet arī greizi. Un ja jums kāds pateiks, ka viņiem ir mīļākais aromāts kurpīte, tad jūs sakat, mums čoganā ir 131, kuram ir ļoti līdzīgas notis kurpītei. Šādi ir jāiedvesmojās no aromātiem, kad jums prasa kāds, pieņemsim, tevi ir, piemēram, Dolce Gabbana Light Blue aromāts. Jūs sakat, mums ir Olfa Zeta oriģinālie Olfa Zeta aromāti, bet, ja tev patīk šis Dolce Gabbana Light Blue, tev varētu patikt mūsu Olfa Zeta 11. aromāts, ja? Ja jums saka, jums ir kurpīte, kas ir, kā viņi tur good girl saucās, ja? Jūs sakat, mums ir Olfa Zeta aromāts, ja tev patīk šī kurpīte, tev varētu patikt 131. aromāts, kurā tātad ir pralinē, vaniļa, grauzdētas tonkas pupiņas.
Nu, tas jau būtu eksperta cienīgs prezentēšana aromātu, bet principā tā jums ir tā kā jāsaka, jo mēs ar šo saskaramies ar TikTok laivos bieži, ka raksta šos brendu nosaukumu, vai mums tāds ir. Un tad mēs saprotam, ka mums ir šis aromāts, bet tad mēs sakam, ja tev patīk šis aromāts, tev patiktu mūsu Olfa Zeta, tur numur bla bla bla. Tāds. Gribu izmēģināt, varam aizsūtīt koferīti, piemēram, ja? Nu, tādā veidā. Ok, jūs varat atrast karameļu un smalku muskusu 8. aromātā. 8. aromāts, nāc šurpu. Paskatīsimies, kas mums ir 8. sieviešu aromāts. Augšējās notis, interesanti, šis aromāts nebija pielikts pie citrusaugļu aromātiem, pie augļu aromātiem, jo augšējā notis ir citrusaugļi, jo pirmais visticamāk būs tas, ko mēs jutīsim, būs karamele, un ka viņš ir salds aromāts. Skatāmies. Citrusaugļi, vidū būs saldie zirņi, jeb puķu zirnīši, bāzē karamele, benzoīns, baltais muskus, 8. numurs. Ļoti interesants, bet interesants labā nozīmē. Ko jūs sakat par 8. numuru? Nekad viņu neesmu testējusi. 8. ļoti forša gita raksta. Nekad līdz šim neesmu 8. pasmaržojusi. Bet tāds... Es nevaru saprast, kas ir tas, ko viņam uzreiz jūt. Bet tie nav citrusaugļi. Tas zirnis... Tas ļoti noslēpumains. Man tāda sajūta, ka viņš ļoti, ļoti noslēpumains, bet kaut ko man atgādina, bet es skatos tām notīm un... bet... Kaut ko no bērnības. Lai viņš pastāv, es viņu vēlāk paskatīšos. Tas mūks 8. tiešām. Gita nebija smaržojusi iepriekš. Tu jau pa priekšēji, ja? Kamēr es tevi bla bla bla. Ok, kafiju, vaniļu un dzintaru var atrast 105. Ok, kafiju, vaniļa un dzintars man ļoti patīk aromātos. 105. Es neesmu līdz šim testējusi. Skatāmies 105, kur tu man esi. 105. 105. Man patīk vienmēr paskatīties it kā notis pirms tam, kas tur mani sagaida, bet teorētiski vajadzētu uzpūst un tad skatīties, ko viņš... Bet 105. Ko viņš mums nes... 105. Viņš ir uniseks aromāts. Uniseks ir viena no maniem mīļākajiem aromātiem, ja, ko es visu laiku arī atgādinu. 105. Ziedu notis, roze, kafija, vaniļa, baltais muskus un dzintars. Nu, uz pirmo es jūtu riktīgi tās ziedu notis un rozi. Bet es gribu sajust to kafiju un to vaniļu, tāpēc es viņu atlikšu maliņā un pēc tam es viņu pasmažošu. Bet viņš jau sāk mainīties. Kaut kur es viņu patīkams 105. Agita raksta. Patīkams, tiešām viņš tāds maigs. Maigs. Interesanti, ka viņš ir uniseks. Vat vīrietim varētu smažot ļoti interesanti šis aromāts. Bet viņš varās. Kaut kas tur būs interesants. 119. var smažot garšīgu medu un lakricu. Tātad tas varētu būt pasaules aromāts 119. 119 man ir pilna māja ar testeriem, un es nesaprotu, kāpēc es viņus esmu pasūtījusi, bet man kaut kādi 15 testeri, man liekas, 119. atnāca. Var smažot garšīgu medu un lakricu. Skatāmies 119. 119. Ko tu man dosi? Sarkanais greifrūts. Mandarīns. Tu varētu būt skaists. Medus, gerdānija, apelsīna zieds, jasmīns, persiks, bišu vasks, karamele, pačūlija un lakrica. Jā, es tevi jau biju jūtusi. Kaut kur es tevi biju jūtusi. Kā jums patīk 119. Garšīgs. Ingai mīļākais aromāts. Es tiešām viņu sauktu par garšīgu aromātu. Oh, God! Viņš tiešām ir labs. Ļoti baudāms, Vika saka arī. Tas greifrūts pirmais un mandarīns, bet tur, man liekas, to medu uzreiz jūt. Labs. Tā, es nepierakstīju 119. 119. Tiešām garšīgs aromāts. Tā kā gardēžiem. Jā, sākumā nav, jā, bet pēc brīža ļoti patīkams.
Jā, tur sarkanais apelsīns jāizmaina. Tur rakstīts sarkans oranžs, bet mēs saprotam, ka sarkanais apelsīns vai sarkanais greifrūts. Vikai 3-gadniekam arī patīk 119. Jā. Tas tiešām bija garšīgs aromāts. Ko tik mēs te šovakar neatklāsim, vai ne? Nu labi, ūdens smarža. Šis būs interesanti. Ir cilvēki, kas jums varētu prasīt tādu vieglumu, gaisīgu, svaigu aromātu, un tie būs noteikti šie te. Un rekur ūdens smarža, piemēram, 29. aromāts, kas ir ar lotusu, frēziju, maipuķīti un meloni. Izklausās ļoti svaigi, izklausās ļoti garšīgi. Skatīsimies, kā viņš mums tulītās izskatās 29. Tā, es viņu sākumā uzpūtīšu, kamēr viņš sāk dzīvoties. Atradīsim 29. Es šajā smaržu burbulī droši vien neko nejūtu, bet, ja ienāks no malas, tad būs interesanti. Oho, ziedu svaigs, baltie ziedi, ozons, ūdens, rozā, rozā, rozā. Tā apraksta šo aromātu. Lotus, melone, frēzija, roze, 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 ciklakmeni, maipuķīt, lilija, peonija. God, cik viņš ir svaigs. Šis varētu ļoti patikt jaunām dāmām, kuras meklē svaigus aromātus. Jo, man liekas, gados jaunām meitenēm ļoti patīk svaigie aromāti un ziedu aromāti. Valdzinoši. Inga raksta valdzinoši. Viņš ir garšīgs, viņš kaut ko atgādina. Kā apmēram, sakiet, ko viņš atgādina. Smūks tiešām. 20, es nebiju viņu jutusi, jēziņ, 29. Man viņš vasarai ļoti patiktu. Paldies par šo atklājumu. Man paliek arvien interesantāk un interesantāk, bet es saprotu, ka mēs jau ejam uz beigu pusi. Būsim daudz izsmažojuši. 29. tiešām skaists. 76 ar piparmētru, citronu, brūno cukuru un peoniju. Skatāmies, 76, 76. Nāc pie manis, 76. Es nekad tik ļoti ar koferi neesmu strādājusi kā šovakar. Šādi vajadzētu aizbraukt ciemos, prezentēt smaržas, un šādi vajadzētu strādāt ar to koferi reāli. Vienkārši priekšā sarakstu un šādi te piedāvāt aromātus, pasmaržot, par viņiem pastāstīt, un cilvēki iespējams, ka viņi pat nezinās, ka viņiem patīk kāda nots, kas ir šajā aromātā. 76. Tas bija kas? Tas bija sieviešu? Kā jums 76. Šis taču ir Kitijas mīļākais aromāts un vēl veselai virknei. Ko jūs čatā sakat? Jā. 76. manas pirmās mīļākās. Man klientu iemīļots aromāts. Un 76 tiešām, kas jums prasīs svaigu aromātu, nenošausiet garām. Ļoti skaists aromāts. 76. Liekam malā, pasmažosim pēc tam. 130 arī ir ūdens, bet citā virzienā. Šeit mums ir sāļas smaržas. Iedomājieties, es nezināju, kad mēdz smaržas būt arī sāļas. Zinu šo aromātu. Ļoti stiprs, intensīvs aromāts, unisex. Ieteiktu būt uzmanīgiem. Ja kādam nepatīk kāds no šiem te, viņš ir ļoti svaigs. Jūras aļģes, ingvers, dzintars, samirkusi koksne, jūras ūdens. 130. ir vienas no dārgākajām smaržām, 65 eiro, tie 50 ml arī maksā, bet ir, kas ļoti, man arī bija tikko klienti, kuri bija stāvā sajūsmā par šo aromātu, un viņa bija vienkārši, viņa teica nopietni, jo viņas, es saprotu, ka ir ļoti dārgs aromāts, un kad viņa, pasmažoja viņu pie mums, bet es jūtu, no testeres jūtu kaut ko citu pilnīgi, bet viņš būs baigs stiprais. Šis ir ļoti intensīvs aromāts. Jā, uzpūšot ir pilnīgi cits kaut kas. Īstenībā es gribētu to draudzeni pasmažot, kuru lieto šo aromātu. Viņš ir ļoti stiprs aromāts. 130 bija sabojājis smaržu kārpiņus un pēc tam nevarēja sajust nevienu citu. Interesanti. Jūtu slapju koku. 130 ir ļoti stiprs, jā. Es arī teikšu, ka viņš ir ļoti stiprs un, ja jāsaka atklāti, man viņš nepatīk, jo viņš ir par stipru. Bet atceraties, ir klienti, kuriem viņš ļoti patiks, kas viņu gribēs. Vienmēr piedāvājiet viņu. Ok, ejam tālāk. Ūdeni esam pasmažojuši, svaigos aromātus esam pasmažojuši. Un tagad mēs nonācām līdz brīdim, kad ir biežāk uzdotie jautājumi. Piemēram, es meklēju smaržu pēc svaigas veļas. Šis man bija interesanti.
Un mazgāšanas līdzeklim ir tīra uniseks smaržas, kas iet šajā virzienā, ir mūsu 73. Skatāmies, kā smaržo tīra veļa. Jo man personīgi ļoti patīk tīras veļas smarža, bet es nekad nebiju iedomājusies, ka smaržas varētu būt ar tīras veļas smaržu. Ejam paskatīties. 73. 73. Tā, paskatīsimies, es uzpūtīšu sākumā. Ak, 130 to tiešām nevajadzēja tagad pūst. Šitās man visu te. Nu, bet pasmažosim tūlītās svaigu veļu un droši vien būs labi. 73. Pī. Uniseks? Jep. Uniseks. Reāli svaiga veļa. Tiešām. Ne? Es esmu šokā. Nu, riktīgi. Bergamots, greifrūts, Sicīlijas citrons, sandalkoks. Aha, tāpēc man patīk. Muskus, ambergris, ciedrs. Ej, nu tiešām sajūt, ka kāds ir izmazgājis drēbes. Miķa raksta arī, jā. Cik interesanti. Cik interesants aromāts. Tad jūs varat kādam klientam paprasīt, piemēram, viņš nevar izvēlēties kādas smaržas. Jūs sakat, tev patīk svaigi izmazgātas veļas smarža. Man tev ir piedāvājums 73. aromāts. Interesanti. Ļoti, ļoti interesanta smaržu pasaule. Ok. Skatāmies tālāk. Ideāli. Es gribētu kaut ko ar kokosriekstu. Tas bieži izskan no klientiem. Un kokosriekstu es teiktu, ka arī 23. var ļoti just kokosriekstu, bet te 47. pieminēts, pasmažojam 47. Vai tik 47. šobrīd nav aromāts, kuru lieto Emīls? Viņš ir, laikam, sieviešu aromāts, bet Emīlam viņš tik ļoti iepatikās, ka viņš vienkārši viņu lieto. Un, ziniet, man arī viņš sāk iepatikties no tā, ka Emīls viņu lieto. Pasmažosim 47. Pipari, ingvers, kardamons, vidējais, kokosrieks, gerdānija, apelsīna, ziedi, peonija. Da, sandalkoks, muskus un amber. Varbūt es jūtu to amberu, dzintaru un sandalkoku pēc kāda laika, kad Emīls ir iepūtis šo aromātu, un viņš tiešām tik smuki smaržo. Jā, 47. jā, viņš lieto 47. jā. Jā, man iepazīstināja šo aromātu tieši no Itālijas gaida sūtījuma, kur būs man šīs smaržas, jā. Jā, Love 25 arī ir kokosrieksts un vaneļa. Man nav testerīts Love 25, es vienkārši pasūtīju lielo iepakojumu uzreiz. Bet 47. viņš ir ļoti garšīgs un pagaidiet, ka viņš atvērsies. Pagaidiet, ka viņš atslēgsies, jā. Labi, Klinti, lai tev foršs vakars. Pārējo varēs nostīties ierakstā, mēs jau drīz arī beigsim. 47. Man arī lielā pudele pasūtīt, ne 35, jo Emīls man lūdza. Un 126 būs ar baltiem eksotiskiem ziediem. 126, es zinu šo aromātu, es viņu lietoju vasarā. Pamēģiniet visi pamēģiniet šo 126, viņš ir tik skaists. Un viņš ir vasarai vienkārši perfekts. Jā. Varbūt arī ne vasarai īstenībā jāpamēģina, kā viņš varās vaļā tagad ziemas laikā, bet tas ir garšīgs aromāts. Un man vairākas reizes paprasīja, kas tās pa smaržām, ko es lietoju. 126 ir ļoti, ļoti skaists. Ļoti. Kā viņš atgādina uzreiz vasaru, jo vasarā es viņu sāku lietot. Pistācijas, bergamots, kardamons, rozā pipari, tuberroze, ilangi, jasmīns, un bāzē ir tas kokosrieks, dzintars, tonkas pupiņa. Viņš ir tik garšīgi. Un tagad viņš varās vaļā, meitenes vienkārši uzpūtiet viņu kaut kur sev un patestējiet 126. Luks klases aromāts. Ļoti, ļoti sievišķīgs, manuprāt, ļoti skaists, ļoti piemērots mums. Pirmais daigi jūt kokosriekstu. Interesanti. Vai ir kaut kas, kas smaržo pēc krēma losjona? Ar šādu jautājumu jūs arī bieži varat saskarties, jā? Un mūsu 56. ļoti atgādina sauļošanās līdzekli un saules gaismu uz ādas. Šokad es veidoju prezentāciju, tulkoju. Es domāju, kā smaržot uz 56. Es neaizgāju pie kofera, lai ar jums kopā pasmaržotu. Paskatāmies ātri 56. Kur tu esi? Jo man ļoti patīk sauļošanās līdzekļi. Un ja tur ir kaut kāds, kaut kas no vasaras smaržas, tad tas varētu būt riktīgi labi. Jo te, kad tu esi nosauļojies un tev tas losjons vai pēc sauļošanās losjons uz ādas, tik ņemīgi. Bet man viņš kaut ko citu atgādina. Tūlīt paskatīsimies interesi pēc notīm. Safrāns, timijāns, mandarīns, lilija, ilangi, langa, orhideja, vaniļa, tonkas, pupiņa, rozā, koks, ozols, sūnas. Kā jums ir?
Bet tiešām pēc jūras, kad būtu, es nezinu, kurš no aromātiem, bet acīm aizsmakuma degunā kaut kas labvēlīgi iedarbojas. Cigita, tu neesi, bet no iesnām jau atvesaļojusies. Varbūt tu var tāpat kā Žannai. 56, skaists tiešām. Būs jāapmēģina īpaši vasarā, varbūt uz vēl nosauļot sādas uzpūst. Atkalājums vēl viens. Nu labi, nu un 34 smaržo pēc dārga grezna ķermeņa losiona. 34 dārgas greznas man saistās uzreiz ar rozēm. Un tur ir heliotrops, baltā violīte, ceriņi, muskus, kalla, vaniļa un dzintars. Jūs esat kāds 34 smaržojis jau? Skatāmies. Ok, lai viņš bišķiņ palpo. Tā, 34. Un ko jūs man te rakstat? Nejūt Sigita pat kafiju, ļoti viegls. 56, jā. Dievs, cik šitas tiešām viegls. Man viņš neatgādina greznu dārgu ķermeņa losionu, bet kaut ko citu. Bet varbūt arī dārgs greznas ķermeņa losionu. Smūgs 34 tiešām ļoti, ļoti tāds. Es pat redzu, ar kādu kleitus viņu varētu vilkt kopā. Bet tādu vasarīgu vairāk. Man viņš atgādina kaut kādu bērnību. Paldies, 34. Cik smuks. Tiešām. Es viņu nolikšu kaut kur te, lai es viņu neaizmirstu. Cik foršas atmiņas man uzjundīja 34. Kā tikko no dušas varētu teikt, jā, pirmo reizi ļoti patīk. Jauki smaržo, tiešām, jā, 34 tiešām tāds foršs, patīkams aromāts. Nu, re. Izskatās, ka ar aromātiem mēs būsim plus mīnus tikuši galā. Tagad būs mazi tips un triks, ko jums dara zināt. Arī par smaržu noturību lietošanu un visu pārējo. Kratīja, maisīja, virpuļoja. Tas ir tas, no kā es nevaru atradināties. No maisīšanas, no kratīšanas es atradinājusies, un vēl kas šitā smaržām ir kā dara. Nav nekas ar viņām jādara. Jūs paņemat un pūšat. Jo mūsu smaržās ir ražotas tā, lai visi komponenti būtu lieliski apvienot, un jums viņas nav jākrata, nav jāgāž otrādāk. Es šobrīd bojāju savas smaržas, bet es jums rādu. Nevajag šādi darīt, ja? Un pirms lietošanas pudele un paraugi nav jākrata vai jāvirpina, jo kratīšana var izraisīt smaržu aromāta izmaiņas, un tās var zaudēt uz šo te savu smaržu to buķeti un ātrāk novecot. Ja? Tā kā visi tie, kas ir darījuši tāpat kā es, kratījuši smaržas, nebrīnaties, ka jūs smaržas iespējams smaržo citādāk, kā viņas smaržoja agrāk. Un šo arī stāstiet klientiem. Kad aizsūtat, piemēram, smaržas mazu instrukciju, smaržas nav jākrata, jo viņām viss ir paredzēts tā, ka viņas vienkārši paņem un pūt, ja, lai nesabojātu. Dar pastāstīt, jo daudzi vienkārši paņem un krata viņas nenormāli. Es tajā skaitā agrāk. Grūti atradināties, bet šī informācija ir ļoti noderīga. Jūsu ideālais padoms. Tātad, ja jums cilvēks prasa, vai jums ir smaržas, tur tāda brenda, tādas, jūs tā arī sakat, man ir lieliskas Čogan jeb Olfa Zeta smaržas ar tieši tādām pašām notīm, vai vēlaties to izmēģināt? Un tad jūs spontāni domājat par tām smaržām, kuras, jeb tās pašas ģimenes, ko mēs skatījāmies, citrusi, ziedī, viss tas, ko jūs varat viņam iedot patestēt. Es daru tā, ka es neeju šeit Čogan lapā meklēt, kur ir tā opcija Find the Fragrance, ja? Kur jūs varat iet un ievadīt notis un atrast. Bet jūs varat iet tajā Fragrantika lapā, kur es liku jums instrukciju, kā atrast smaržas. Atrast šīs te, ko jums prasa klients, un paskatieties pēc notīm, un tad pēc tām notīm, pēc tās nošu ģimenes piemeklēt kaut ko tādu, kas viņam patiks. Tāpat pabraucot uz leju, jums parādīs līdzīgās smaržas pēc notīm, un jūs atradīsiet kādu, kas ir arī mums šīs te iedvesmotie aromāti iespējams, un piedāvājiet viņiem, ja? Un mums ir lielisks smaržu saraksts ar visām uzskaitītajām smaržām, un lietotne jums ļoti palīdzēs. Un manas smaržas smaržo dīvaini, mazāk intensīvi, savādāk nekā paraugs. Arī šādu jūs iespējams esat dzirdējuši, kaut kas te rakstīja arī, ka smaržas ir citādāk nekā testeros smaržo. Iespējamie cēloņi, smaržas tikko atnākušas un vēl ļoti augstas no transportēšanas, tātad no pakumātiem, kad cilvēks pieņemsim paku ziemas laikā, viņas var smaržot citādāk. Vienkārši ļaujiet viņām nostāvēties līdz istabas temperatūrai. To pasakat klientam. Vienkārši esiet zinoši un pasakiet šo informāciju klientam, ka var viņas smaržot citādāk. Smaržas ir tikko iepildītas pudelēs un nav tik vecas kā jūsu rīcībā esošais paraugs. Paraugos smaržas tātad noveco. Ja tā ir bijusi jauna partija, īpaši ar jaunajiem Olfa Zeta uzrakstiem, viņas var smaržot citādāk, jo viņas vēl nav nostāvējušās. Smaržas nobriest
kļūst intensīvas un laika gaitā arī maina krāsu. Ja tās joprojām ir svaigas, vienkārši ievietojiet to zeķu atvilknē, tāpēc, ka tumsā smaržām vispār labāk stāvēt, viņas uzglabāt tumšās telpās. Ne vannas istabā, ne tur, kur ir izteikti karsts, neitrālā telpā, ieteicams tumšā. Tātad ielikt zeķu atvilknēs 3-4 nedēļām un pēc tam atkal viņas pasmažot, jo viņas būs nostāvējušās, sadzīvojušās un iegūšas savu īsto aromātu. Tas nemaz pēc tā nesmaržo. Arī tā var būt, ja? Ka viņi salīdzina ar brendiem vai kā citādi. Ir liela atšķirība, cik daudz smaržu esence ir smaržās, ja? Vai tajās ir ūdens un cik daudz alkohola. Tas ir tas, ko es jums sākumā stāstīju. Un sajaukšanas attiecība nosaka šo gatavo smaržu. Tātad tās brendu smaržas tur pārsvarā ir šie 10-15% eļļu esences, spirts un ūdens, nevis denaturēts spirts, bet parastais spirts. Un līdz ar to tad mūsu čogana aromāts smaržo citādāk, jo mums ir 30% eļļu esence, denaturēts spirts un nav pievienots ūdens. Tāpēc viņas smaržos pavisam noteikti citādāk, kā sagaida klients no tā brenda. Un to jūs viņam izskaidrojat vienmēr, ja? Un tāpēc iespējams, ka čogana smaržas jūs sajūtat dažas smaržas, kuras iepriekš nepamanījāt citās zīmola smaržās, jo tās bija atšķaidītas. Un tas lielākoties arī ir tas, ka tās smaržas tiek atšķaidītas ar šo te dažādo sastāvu. Un smaržas tik ilgi neturās, pēc 2 stundām vairs nejūtu smaržu. Iespējams, jums klients šādi saka. Un tad jums ir skaidrojums. Mūsu degunam ir vajadzīga dažādība. Ja? Un nedrīkst vienu šo te smaržu lietot ilgāk kā 4-5 dienas. Ja? Bet mainīt tās smaržas, lai viņas visu laiku justu. Jo, ja visu laiku lietos intensīvi šo te vienu aromātu, viņu ar laiku, protams, ka vairs nejutīs, jo mēs uzliekam arvien vairāk smaržu, lai joprojām varētu kaut ko no tām savos. Citais ir tā, ka lietas, bāc, vairs nejūt, un tu pūt nevis 1-2 pūtienus, bet visu sevi, un tad cilvēks tev iet garām, viņš tad jūtās smaržas, jo viņa degunam tas ir jaunums, bet tavs deguns ir ļoti pieredzes, un tu nejūti. Tāpēc vienkārši pamainiet, ja jūs nejūtat to aromātu, pamainiet pret citu, ja? Un, jā. Un spilvenu tests. Ko nozīmē spilvenu tests? Tas ir tā, ja jums klients saka, ka viņš nejūt šo aromātu, jūs varat paprasīt, vai dzīves biedrus jūt, piemēram, bet viņš tur, ja arī viens pats dzīvo, varat ieteikt tā, no rīta uzpūst uz spilvena, 3-4 pūtienus vienkārši smaržas, atstāt to spilvenu, aiziet uz darbu, atnākt vakarā un pasmaržot šo spilvenu. Ja tas spilvens vēl joprojām smaržo, tas nozīmē, ka viņš vienkārši uz sevi nejūt to smaržu, bet tātad aizejot prom, jūtot citas smaržas vai lietojot citus smaržas spilvenu, pēc tam sajūtot, tātad vaina ir tajā, ka viņš vienkārši ir pieradis pie šī te aromāta. Smaržas tik ilgi neturas, pēc 2 stundām vairs nejūt smaržu. Varbūt smaržas ir pārāk vājas vai smarža ir pārāk līdzīga ķermeņa aromātam. Un tātad, ja smaržās būs notis, muskus, dzintars un vaneļa, tas nozīmē, ka viņas vairāk līdzināsies jūsu ķermeņa aromātam un viņas tik izteiksmīgi nejutīs. Šo jums arī dara zināt un paskaidrot cilvēkam, ja? Piemēram, dzintaram mūsu 118. ir spēja ātri vairs nesatvert jūsu degunu, lai gan apkārtējie var spēcīgi uztvert smaržu. Redzat, cik interesanti, tieši 118. atkal tiek pieminēts, jo es viņu arī nejūtu. Ja es viņu tagad pasmažošu, es viņu principā vispār nejūtu. Kaut ko bišķiņ, bet visticamāk tas ir varbūt kaut kas cits, kas ir uzlidojis virsū šai lapiņai, jo principā es viņu nejūtu 118. Tā kā šādas te, ja. Pat vieglas, maigas ziedu smaržas ātri vairs netiek uztvertas. Tas ir tas, ko es stāstīju. Citrusi, vieglās, gaisīgās smaržas, viņas izpliednēs ātrāk un viņas nejutīs. Un tādā veidā jūs labi zināt, ka tādā veidā jūs uzlabojat savas smaržas. Smaržas daudz labāk turas uz tīras krēmveida ādas. Tas nozīmē to, ka jūs varat izmantot kādu no mūsu ķermeņa krēmiem, pēc dušas sasmērēties ar šo krēmu, un tad būs smaržas, tā būs kā bāze jūsu smaržām, kas nodrošinās to, ka smarža turēsies ilgāk. Ja jūs vēl lietosiet tādu pašu ķermeņa krēmu un tādu pašu smaržu aromātu vienādi, tad tur ir nodrošināta diezgan ilga stundu intensitāte šim aromātam. Piepildiet sevi ar smaržai neitrālu eļļu, sasmērējiet sevi ar neitrālu smaržu, piemēram, saldo mandeļu eļļu vai kokosriekstu un pievienojiet dažus pilienus iecienīto savu aromātu. Un tādējādi jūs varat vēl uznest šīs smaržas, palīdz ar eļļu palīdzību. Jūsu personīgai gaumai un sajūtām konsultācijā nav vietas, tas ir tas, ko es stāstīju, pieņemsim rekur pa 114 aromātu. Piemēram, jūs nedomājat, ka numur 114 smaržas ir pievilcīgas, un tāpēc jūs tās nerādiet nevienā smaržu ballītē, bet tieši pretēji jums var būt cilvēks, kuram tas 114 ļoti derēs, un jums viņš ir jāparāda.
Tev vispār nepatīk numurs 105, un tu ar to nekad neiepazīstini. Bet ir tiešām lieli abu smaržu cienītāji. Nekad neiet uz klienta apkalpošanas dienestu un par pamatu neņemiet sevi un savu gaumi. Jūs varat pateikt, jā, manas smaržas ir mīļākās 124, 118, 126. Bet kādam citam tas vispār būs pilnīgi cits aromāts. Ja? Smaržu uztver un vēlmes bieži ļoti atšķirās. Tāpēc par katru cenu izvairieties no negatīvas klientu ietekmēšanas. Nesakiet, fuj, šitas ir pretīgs aromāts, šitas ir briesmīgs, šitas vispār nevienam nepatīk. Tā nē. Esiet vienmēr lojāli pret visiem smaržu aromātiem un iepazīstiniet ar visiem smaržu aromātiem. Atgādinu vēlreiz par to, lai ievietojiet papildus savos koferos jaunos aromātus. Arī 45, 58 un 59, kas ir bērnu smaržas, ir jauni testeri, jo viņiem bišķi pamainījās, es saprotu, tā smarža. Un tāpat 139, 132 un 140 ir jāievieto koferī. Jaunajos koferos nāca 139, jau es neatceros. Varbūt jau, ka viņi liek iekšā, bet, drošības pēc pārbaudiet. Ja jums ir jau vecie koferi, tad ir jāievieto papildus vēl 137 un visi citi aromāti, kas ir iznākuši pēc tam, kad jūs iegādājāties savu koferīti. Paldies par uzmanību. Šī bija Uber gara prezentācija šodien, bet man bija ļoti interesanti. Man ļoti, ļoti patika. Tiešām tik daudz aromāti iztestēti, tik daudz jauns, kas atklāts. Pastīsimies. Tā. Dace jau tūlītās pasīšos visu pēc kārtām. Tik nedaudz sanāk galva reibst. Jā. Ar ko atšķiras biospirts no spirta? Biospirts ir, varbūt kāds jau atbildēja, bet es no sevis atbildēšu. Biospirts ir iegūts no augsnes, pārstrādājot šo augsni bioloģiskā ceļā. Tiek iegūts šis te spirts, kuram nav spirta smaka. Tas ir dabīgi iegūts spirts. Pārsvarā aromātos, kad uzpūš šos te klasiskos brendu aromātus, jūt to spirtu uzreiz pirmo. Tas ir sintētiskais spirts, kas ir sintētiski ražots. Ja? Un tāpēc mūsu čogan aromāti viens ir 30% eļu esence un biospirts ir sastāvā, un tas padara šos aromātus tiešām par ļoti, ļoti patīkamiem, noturīgiem un cilvēkam vēlamiem. Tā. Skatāmies tālāk. Kur es paliku? Kurš paliku? Tā, to es redzēju. Ja ir vēl kādi jautājumi droši. Es aizbraucu laikam. Jautājums, kā jūs kontrolējat smaržu koferu testeru tilpumu, es tā saprotu, pilnumu? Cik testeri ir pilni vai vajag iepirkt visu dubultā? Žana raksta, grūti izsakot visiem līdzi, bet var ielikt mazu maisiņu koferī klāt, jo, ja gadījumā klients tukšo testeru var ielikt maisiņā, lai var nomainīt. Es zinu, ka citi saka, ja tu redzi, ka kāds koferis, tā kā testeris tukšs, vienkārši izmest viņu ārā, un tad, kad tev atnāk koferis atpakaļ, tad tu redzi, ko vajag papildināt. Ideālā gadījumā, protams, ja tas klients uzrakst un pasaka, ka tev bija koferī tāds testeris tukšs, un tu sapratīsi, ka ir jāpasūta, nevis, ka viņš viņu nozadis, piemēram, to testeri, ja? Tā kā jums ir vienkārši jāvienojās klientiem. Mēs vienu brīdi liku arī iekšā lapiņu, lai jauks ceļojums smaržu pasaulē. PS, ja mani, ka kāds testeris ir tukšs, lūdzu dod man par to ziņot vai uzraksti šeit pat uz lapiņas, piemēram. Ja? Visādi jūs varat izdomāt, kā to labāk. Kad tukšas viņas ir vieglākas kontrolē, var izpūst, jā, bet es, godīgi sakot, kad es saņemu koferus, es netestēju visus testerus, kurš ir tukšs, kurš nav. Netīšām viņus var atrast. Populārākos, protams, vienmēr var pārbaudīt. Biospirts un denaturēts spirts arī nesot viens un tas pats. Dace raksta, man bija par šo denaturēto spirtu, ja biospirtu šāds skaidrojums, ko es lasīju pirms gada vairāk, kad uzsāku čogan. Saka jau, ja pats nejūt uz sevi smaržu, tad tās tev piestāv. Ja pats ļoti intensīvi visu laiku, tas nav atbilstošas. Redzi, te ir stāsts par to, ka tas ir tas populārākais, teiksim, tā mīts par to, ka tev piestāv, bet vienkārši tu viņas arī, iespējams, kādu no tām notīm vienkārši tev ir tuva, kā, piemēram, kā minēja dzinters, tās, kas ir dzinters, kas tur vēl bija šīs notis, kuras būs mums tuvākas, un līdz ar to tad organisms viņus uztver kā savējos, nevis kā kaut kādu jaunpienācēju. Intensīvās smaržas, protams, kurās būs tādas intensīvākas notis, tās vienmēr jutīs. Bet es arī piekrītu, ja tu nejūti aromātu, tās tavējās, jo es arī nevarētu staigāt ar aromātu, kuris visu laiku just, un man no viņa sāpētu galvu, un vēl nezinu, kas vai ne. Tā, nenāk 139 vēl. Ok, jā. Kas... Lailai bija 139, jo Lailai es tev ieliku papildus 139 klāt, viņš bija jāpasūta atsevišķi.
Tā, kad izsmažošu, tad arī savu rezumē došu. Bija ļoti noderīgs zūms. Paldies, ļoti interesants zūms. Pat nepamanīju, ka jau pusotras zūmas paskrējušas. Jā, es saku, tas laiks palidoja nenormāli. Un galvenais, lai jums tas ir noderīgi, jo man pašai tas bija noderīgi. Jo te, kad es pirmoreiz šo zūmu klausījos vācu valodā, man vienkārši likās, wow, tā arī var runāt par smaržām, tā arī var pārdot smaržas. Un tāpēc mums ir vienkārši jāiemācās šādi te pārdot smaržas cilvēkiem, nevis salīdzināt viņas ar kaut ko, bet noskaidrot, kāda ir tā nots, kāds ir tas aromāts, kas tam cilvēkam, klientam patīk, un piedāvāt attiecīgi to, kas ir mums. Jo jūs redzat, cik dažādi ir šie smaržu aromāti. Man nav ne jausmas, no kā viņi ir iedvesmoti vai kā citādi, bet tā tad es zinu, ka man patiks tāds aromāts, bet man pašai ir. Vai arī sataisiet sev mazus špikarīšus, piemēram, no šiem aromātiem, kurus mēs šodien iztestējām, kurš ir kurš. Un tas būs ļoti, ļoti noderīgi, un es jums garantēju, ka tādā veidā cilvēki jums sāks vairāk uzticēties, ja jūs būsiet produktu speciālisti, un viņiem sāks interesēt arī vispārējais, ko jūs piedāvāsiet, atskaitot tikai smaržas. Ja? Tā kā paldies, mīļie, superīgi, vienkārši tik daudz laiks. Agita mums vēl ir. Agita, cikos jums bija laivas, mīļā, ar Daigu? Jums šovakar bija? Šovakar? 8 bija? Jā, bet es pārliku uz rītdienu. Nu, ko tad tik foršs zums bija? Man visi pirksti smaržo pēc 114. Tas viņa nepūtu. Man smaržo pēc 126, kas man ļoti patika. Jā. Man 114. Es atcerējos par jūsu laivu, bet es nevarēju viņu visu sazipot. Es jau uz beigām sāku ātrāk, bet man liekas, ka šis bija ļoti, ļoti tiešām arī noderīgi. Un es ceru, ka jums visiem ir pilni pieraksti, un es ceru, ka jūs to visu liksiet lietā, nevis noliksiet maliņā un aizmirsīsiet, bet pārdodiet smaržas šādi te. Patestējiet vēl citus aromātus, izdomājiet, ko jums viņi atgādina. Pieņemsim, reku, tas aromāts man atgādina to un to. Izdomājiet, kā viņus pārdot vēl citādā, jo cilvēki grib pirkt emocijas. Viņi grib no jums pirkt tātad aromātus, kas viņiem asociēsies arī. Tātad 137. es esmu jau ieviesus kā siltu Sicīlijas vakaru, īsa kokteļa klētiņu, tu dodies uz kokteļa ballīti. Ko jūs uzburat savā ainā? Es reāli eju gar to, nezinu, kas Rokijāts jūra, gar malu, lejā pa kalniņu, kur ir laternas, skaists vakars, silts reāli un smaržoja pa savām smaržām. Un tas cilvēks, kurš šīs smaržas notestē, viņš visticamāk arī uzbur kaut kādu savu ainiņu. Un ja jūs šādi te pārdosiet savas emocijas kopā ar smaržām, cilvēki pirks emocijas. Viņiem, atcerieties, prakses dēļ stāstīju, cilvēkiem vajag emocijas. Viņi grib jūsu emocijas, viņiem vajag rezultātus un visu pārējo. Ja jūs vienkārši stāstīsiet kaut ko par aromātu, ieliksiet vienu pudelīti, ieliksiet smaržu notis, viņiem neko tas neizteiks. Bet tad, kad jūs sāksiet stāstīt savu asociāciju, pieņemsim un nolasīsiet šādi, kā es lasīju notis, uzpūšat aromātu un tad, ak, Dievs, un vienkārši stāstiet to, kas jums nāk prātā tajā brīdī, vienkārši ko jums tas atgādina. Bet rekur, kur es noliku malā 34. Tagad viņš ir izmainījies. Kas mums bija 34. tas losjons dārgais? Viņš tagad smaržo. Nu, man viņš reāli saistās ar bērnību, ar kaut ko ļoti, ļoti skaistu, bērnības kaut kādu aromātu, jo es bērnībā esmu uzaugusi laukos, iespējams tas kaut kur asociējās. 137. bija Sicīlijas. 34. Un kaut kas vienkārši. Es saku, es viņu nebūtu visticamāk pasmažojis vienkārši tāpatās. Un katram no mums ir savs aromāts, kurš šādi te ar kaut ko asociēsies. Un 126. vai vēl, kuras vēl kaut ko es nolikusi malā. Man te viss ir salikts jau pilns. Bet es sasodīju interesanti un iemācieties šādi tevot. Izmēģiniet vienkārši šādi pārdot aromātus un ko tad jums teiks cilvēki. Iziet TikTok laivā un šādi. Emīla laivus varat paskatīties TikTokā. Viņš tik smuki raksturo smaržas no Emīla laiviem. TikTokā mums ir atnākuši diezgan daudz klienti, ka viņi saka, es gribu to aromātu, par ko Emīls stāstīja. Viņam nav ne jausmas, kā viņš smaržo, viņš nezina, no kā viņš ir iedvesmots, jo es nesaku nevienam, no kā viņi ir iedvesmots. Es vienkārši saucu numuros. Un viņi ir starā, viņi vienkārši saņem, un viņi ir starā, jo viņi ir nopirkuši to Emīla emociju. Saprotat, ja viņam arī ir pilnīgi vienalga, kas tas par aromātu, Čogan Olfa Zeta aromāts, 138, piemēram, vai ne, bet viņš asociēsies ar to, jo viņš nopirka tātad emocijas. Nu tā, varbūt vēl kāds jautājums, es spiedīšu stop mūsu ierakstam.